Pēc šīs frāzes man izmest ārā no skolas, es noteikti neaizietu nākamajā klasē vai kursā, un es noteikti neiestātos nevienā no augstskolām. Katrā ziņā šis diploms man noteikti nespīdētu. Man nav biznesa plāna, un es nestrādāju pēc stratēģijas un neuzskatu, ka tas ir tavs panākums, jeb izaugsmes iespēja, kura tev būs tajā brīdī, kad tu to izdarīsi. Tiešām daudzi, vērojot man, sekojot līdzi jau vairākus gadus īstenībā, jau pašā sākumā mans viens no pirmajiem heitiem bija tas, ka kaut kas tur nav tīrs. Kaut kas, nevar tā būt. Un bija tāda sajūta, ka jau no paša pirmsākuma man ir sekotāji, man ir cilvēks vienkārši cenšas izokšķerēt un atrakt gaisā, kāpēc viņai sanāk. Un šis bija ļoti interesanti, jo kā no sākotnējā, tā līdz pat šobaldienai es tiešām izraisu cilvēkiem ļoti lielu vēlmi runāt, apspriest, rakt gaisā, analizēt, komentēt. Un, manuprāt, esmu viena no apspriestākajām sievietēm Latvijā. Un es nekad neesmu mācījies atbildēt jautājumu, kāpēc. Es ļoti gaidu, vai par mani kādreiz dzīvē uzrakstīs dokumentālo filmu. Un tā ir ļoti laba vērtība, jo šis ir tas, ko nevar nopirkt par naudu. Tā kā nenormāla interese vienkārši par tevi. Kas tev tāds ir jādara? Un, manuprāt, dzīvē par tevi vienmēr būs interese tajā brīdī, kad tevī jutīs, ka hei, tev ir ļoti labi ar viņiem vai bez viņiem, un ka tu esi pašpietiekams. Jo tajā brīdī, kad tu esi gatavs iet pa galvām, tu esi gatavs šķūrēt, tev ir tavs kaut kāds mērķīts, uz ko tu ej un tev sanāk. Tu jutīsi, kā daudzi gribēs būt tev līdzās, un daudzi gribēs saprast, kāpēc tev sanāk. Bet tev tam nav laiks, jo tu vienkārši mauc. Un tā ir bijis viena no rakstura īpašībām. Man vienkārši nav bijis laiks, jo es nekad neesmu spējis nocēt tam, ka tiešām cilvēkiem patiesi šausmīgi interesē, kāpēc man sanāk, un esmu vienkārši visu savu laiku un resursus veltījusi tam, lai šķūrētu uz priekšu. Un, zini, es vakar biju sporta zālē, un es satiku vienu vīrieti, kurš ir tāds pats močītājs kā es, un uz viena skrejceliņa mēs ar viņu pārunājām pāris vārdus, un viņš teica, zini ko, ir cilvēki, kuriem sanāk, un tu uz viņu paskatītos, nekad nepateiktu, kad viņš ir liela uzņēmuma vadītājs, vai kad viņam ir šausmīgi daudz pabeigts augstskolas un vēl daudz citas lietas. Vienkārši džeks, bet vienkārši mauc. Bez ambīcijām, vienkārši mauc. Un dara lielas lietas. Un tad ir jautājums, vai tiešām visam ir jābūt ar zemtekstu stratēģija, pārdomāts, visam ir jābūt ar biznesa plānu, visam ir jābūt izkalkulētam, kā daudzi saka, tad, kad man būs skripti, kad man būs reāli video rullīts, kurš man pa vārdam ir sarakstīts, tad es viņu iefilmēšu. Kamēr man nav biznesa plāna, reāla, kā man skolā mācīja, es pat neatceros, es to vārdu pat izrunāt nemācēju. Tikmēr tu nedrīksti uzsākt biznesu. Visam ir jābūt izfīčotam līdz galam. Man tā mīļie nekad nav bijis. Un es nesaku, ka tas ir pareizais ceļš, bet es tev gribu pateikt, ka Dievs zina, kā tev nav, un viņš zina, ko tu nemāki. Un es atceros, kad es savos 15 gados sapņodama par modeles karjeru, sapņodama par to, ka es varētu varbūt kādreiz dzīvē būt atpazīstama, bet tas nav svarīgi. Es gribētu būt normāli skaista, es gribētu būt ar skaistu sirdi. Man bija daudz sapņi, bet visas domas, ko man lika vēlns sirdī, ir tas, tev nav, tev nav, tev nav, tev nav. Un vai tu atļauj šajām domām iemājot savā sirdī? Tev nav zināšana. Tu viņas nemaz nevar iegūt, jo tev nav vecākiem naudas. Tu esi tupa bijusi jau no, 3. klases. Kāds ir tavs angļu valodas līmenis? Elīna, bet tu nemaz negribi mācīties, tev nemaz nepatīk mācīties. Elīna, tev vecāki nevarēs pat tiesības atļauties nokārtot. Par kādu augstskolu tu runā? Tātad tu esi nekas un sauc tevi nekā visas dzīves ceļā. Un šīs bija tās domas, kas nāca manā prātā. Tev nav, tev nav, tev nav. Un zini, ko es pateicu? Es atceros, kā es 16 gados klausījos dievkalpojumus, un es redzēju mācītāju, kas tā arī teica. Ja viņam sanāca, man arī sanāks. Ja Dievs viņu ir svētījis, viņš svētīs arī mani. Jo mēs Dievu priekšā esam visi vienādi. Un es redzot viņu stāstu, kā Dievs viņu ir piecēlis no pilnīga bezdibeņa. Vēl trakākā situācijā nekā es. Es sapratu, ja viņa varēja, es arī varēšu.
Ja Dievs viņu ir svētījis, viņš svētīs arī mani. Tāpēc katrā savā panākumā es varu teikt, es staigāju Dievu priekšā. Un es varu teikt, ka Dievs man ir svētījis ar šo iespēju. Dievs man ir svētījis katrā darbā. Un manu nezināšanu viņš ir pārvērtis par zināšanām. Un šis ir tas moments, kur es tev varu pateikt, ka ja pat tev nav, nekad nenoliec to kā ankuru. Un nepasaki, ka tā iemesla dēļ tev arī nevarēs būt. Dievs tev visu iedos pa hodu ģelu. Es tev varu teikt, ka manā dzīvē es esmu gribējusi, lai man ir stratēģija, esmu gribējusi, lai man ir pārdomātāki virsraksti un pārdomātākas lietas, bet manī tas kaut kā nekad nav bijis dots. Es varu pateikt, kāpēc man ir tik grūti bijis pa šiem gadiem atrast kolēģus, kas ir gatavi ar mani strādāt, tāpēc, ka es neesmu mācējusi sevi ielikt stratēģijā. Es neesmu mācējusi ielikt to kaut kādā strukturizētā plānā. Mana komanda zina, kad Elīna atnāks, viņai varbūt jebkāda ideja, un mēs viņu vienkārši ņemsim un darīsim. Un ko es tev gribu pateikt? Ka mans lielākais trumps ir vienkārši tas, ka es daru. Es vienkārši ņemu un daru. Es vienkārši ņemu un daru. Es nezinu, kas aizies. Es esmu kā ledlauzis. Ļoti daudzi mani uzskata par tādu, zini, kas ideju ģenerators, trendu veidotājs. Ja? Pat daudz to var neatzīt, bet reāli es tev kā attičai saku, ka ja es palaidīšu, un ja es tam ticēšu, un ja es to sākšu darīt, tu redzēsi, kā Latvijā ļoti daudzi pēc kāda perioda, bet sāks darīt tieši to pašu. Kad man jau vairs tas nebūs aktuāli, un tas jau vairs nebūs par mani. Un tas nav par to, ka es esmu augstprātīga. Tas ir par to, ka es vienkārši ņemu un daru. Es nezinu, vai aizies. Es nezinu, vai tas nesīs rezultātu. Vai tas būs. Es vienkārši mīlu to, ko es daru, un es vienkārši daru. Mazāk analizējot, jo tik daudzi no jums vienkārši sēž un kalkulē, un domā, un strateģiski pārplāno. Hei, tu nekad dzīvē neesi to darījis. Un pat ja kāds tev pateiks, kā ir pareizi strateģiski, tas var nenostrādāt tev. Tad kāpēc tev sēdēt un analizēt, ja tas var nenostrādāt? Es piekrītu, jā, ķirurgam ir jāmācās un tur ir jābūt zināšanām. Tu nevari paņemt nazi rokā un vienkārši sākt operēt cilvēku. Bet ir daudz lietas dzīvē, kuras tu pārāk ilgi matemātiski centies izkalkulēt, kur jau tev sen vajadzēja paņemt to kameru rokā, sen vajadzēja jau sākt filmēt, vai jau sen vajadzēja aiziet atrast labāku darbu vietu. Vai tev jau sen vajadzēja sākt sportot? Sen jau vajadzēja pievērsties savai veselībai. Tev jau sen vajadzēja iet gulēt laicīgāk, lai tu beigtu čīkstēt, ka mūsdien tu esi sagurusi un neizgulējusies. Ir daudz lietas, kurām tu centies atrast pamatojumu. Bet es tev esmu piemērs, ņem un dari. Un ziniet, ko Dievs man bija devis dzīvē? Kas bija mans talants, ko es jau sajūtu? Tā ir mana mēle, kuras skolas gados varēja tiešām, man liekas, ka nogalināt. Vai tu zini, kad ar mēli var nogalināt? Un es joprojām ar to cīnos. Un es redzēju, ka, Dievs, man nav zināšanas, man nav pieredze, man nav auguma, esmu maza augumā, man nav naudas, man tik daudz kā nav reāli. Bet man ir viens. Es ļoti gribu strādāt, es iemīlēju darbu. Man tas arī nenāca viegli, un man bija mēle. Un šorīt es izlasīju vienu raksturvietu, kurā es tev varu pateikt, ka mēle ir mazs loceklis, bet tas padara daudz. Redzi, maza uguns, kādu lielu mežu tā ir aizdedzinājusi. Mēle aizdzen arī uguni. Mēs bieži vien apzināmies, ka katru vārdu, ko mēs izrunājam, mēs varam cilvēku gan svētīt, gan arī nogalināt ar to. Mēs varam izteikt viņam komplimentus, mēs viņu varam iedrošināt, bet mēs varam arī uzkurināt strīdu. Bībelē teikts, ka mēs ēdīsim vārdu augļus. Tātad ar saviem vārdiem ir bijuši, mēs varam ko iesēt, to arī pļaut. Un es bieži vien esmu redzējis savā dzīvē, kad es ar savu mēli varu izdarīt lielas lietas. Un tam nav pamatojums un tam nav stratēģijas. Es tik tiešām kaut vai uzdodot jautājumu, kāpēc es filmēju šādu formātu, atbilde ir tajā, es esmu jutusi, ka es vienkārši neesmu laimīga, pilnvērtīga, es jūtos tukša, darot vienkārši kaut ko tikai priekš sevis. Un šeit es jūtu, kad es varu dot cilvēkiem atbildi uz dzīves situācijām, iedrošināt viņus tā, ka viņi pieņems pilnīgi citus lēmumus un sāks uz savu dzīvi skatīties citādāk. Un tā ir kā trofeja, tas ir kā apbalvojums man, ja cilvēks ir pieņēmis lēmumu mainīties, celt sevi un to, ko viņš dara. Un tas ir vairāk vērts, to nevar nopirkt par naudu. Un manās acīs tas ir vērtīgāk, kā pārdot džinsus. Un es tajā saskatu savu piepildījumu. Kur man tas aizvedīs? Vai
Vai es kādreiz varēšu ar to kaut kādā veidā vai nu nopelnīt, vai nu, es nezinu, gūt kaut kādus panākumus, es nezinu, bet es šo filmēju, jo mana sirds ir laimīgāka tajā brīdī. Un es to darīšu tik ilgi, līdz es jutīšu, ka Dievs mani vada šajā. Līdz man nepateiks stop. Bet es gribu būt piepildīta. Un šeit ir rakstīts arī, par ko es arī aizdomājos no rīta. Esi tas, kurš ar savu mēli aizdzen labus augļus un labu ugunskura. Tas, kurš liek aizdegties sapņiem un knapi kvēlojošām cerībām. Tavi vārdi var palīdzēt kādam aizdegties tieši labām lietām. Atdzīvināt ticību un vēlmi dzīvot, bet arī tavi vārdi var nogalināt, samīdīt vēlmi un nogāzt tik vienu cerību. Un es sapratu, ka mana mēle, es gribu, lai tas ir mans kronis. Es gribu, lai tas ir tas, kam dēļ es varu pateikt, es ar savu mēli svētīju, un es gribu būt pat arī svētīta. Es negribu būt tā, kā savā 6. klasē. Es atceros, kā ar mani visa klase nerunāja. Veselu nedēļu. Un es nevarēju saprast, kāpēc bija tā, ka man tiešām ignorēja visa klase. Mēs bijām 25 bērni. Un pēc nedēļas mēs no vienas meitenes gribēju, jo es esmu ļoti komunikabls, saproties. Un es no vienas meitenes izvilku ārā informāciju, kāpēc ar mani nerunā, kāpēc ignorē visi. Mans bija laikam vissāpīgākais moments tajā tīneģeru gadā. Un viņa teica, tāpēc, ka tu esi pārāk aselīna. Mēs esam uzmetuši tādu kā boikotu tev, lai tu saprastu, ka tu tik asi vari pateikt vienam, otram, trešam, kas sāpina un vienkārši iznīcina no iekšas. Un man tas tik ļoti lika aizdomāties, kad es nevienam nedaru pāri, esmu ļoti jautra meitene, bet ar vārdiem es varēju vienkārši iznīcināt kādu sapni un iznīcināt vēlmi kaut vai nākt uz skolu. Un tad tajā brīdī es sapratu, es tā negribu. Es tā negribu vairāk. Es gribu domāt pie tā, ko es runāju, un es gribu, lai Dievs maina manu sirdi, un lai es ar savu mēli varu svētīt otru, celt un ļaut justies viņam laimīgākam. Lai ja pat viņam cerība sirdī nebija, es ar savu mēli varu šo cerību aizdedzināt. Un tāpēc es daru šo visu.